Sveicināti Latvijas čigāni Latvijā un ārzemēs. Tad latvietis čigāns. Šī doma ir jāsaprot, ka mēs jau esam a priori, tātad pirms mūsu dzimšanas, pirms mūsu pastāvēšanas, pēdējās 5 paudzes, mēs jau esam Latvijas valstī, Latvijas ģeopolitiskajā valstī, un tādēļ ir šis te koncepts, un saistībā ar migrāciju un sakarā ar iedzimtības jautājumiem, ka mēs esam latvieši, pārklāti zem latviskās kultūras lietusarga. Jā, un tas nozīmē, ka visas pamatlietas, eksistenciālajie jautājumi, garīgie jautājumi un izdzīvošanas jautājumi un politiskie jautājumi, viss noris, kas notiek Latvijas valstī, vai tie juridiskie jautājumi, vai attiecību jautājumi, izriet no Latvijas valsts likumdošanas. Tā vai citādi. Jūs jau paši saprotat, par ko es runāju. Bet a posteriori, tas nozīmē, ka mēs apzināmies savu kultūras identitāti. Mēs zinām, ka mēs esam čigāni, ka mēs esam cēlušies no Indijas, tomēr mūsu ādas krāsa un mūsu sociāli-ekonomiskie apstākļi, mūsu izglītības jautājums, mūsu ģimenes, partnerattiecības un citi jautājumi no šī te apzināšanās brīža, kopš mēs esam apzināmies sevi kā personību, ka mēs sevi atpazīstam, ka mēs esam čigānu kultūrai piederīgi, mēs sāk ņemt savu dzīvi savā kontrolē. Un tad mēs varam izvēlēties, vai mēs esam čigānu kultūrai piederīgi vai nē. A posteriori nozīmē, ka mēs apzināmies sevi, savu esamību, un tad mums ir izvēle, vai mēs piederam Latvijas valstīm, vai mēs tomēr dzīvojam ārzemēs, vai mēs esam Vācijas pilsoņi, vai mēs esam Spānijas vai Anglijas valsts piederīgie. Mums ir izvēle. Un kaut arī mums ir asinīs čigāniskuma, bet mēs varam teikt, ka mēs esam angļi. Mēs varam teikt, ka mēs esam spāņi vai vācieši. Un es negribu dzirdēt ne par saviem radiniekiem, ne saviem vecākiem un tam līdzīgi. Bet a priori tas ir neatkarīgi no tā, ko tu vēlies. Tu jau esi piedzimis tajā valstī, tajos sociāli-ekonomiskos apstākļos, un tavu izcelsme ir Latvijas valsts.